precēt jūsu meitu. Ko tad? Es gribu precēt jūsu meitu. Meitu? Jā. Viņa šeit nedzīvo. Jā, bet es viņu gribu precēt. Kas jūs esat? Viņas slepenais pielūdzējs. Jā? Jā. Bet vai jūs kaut ko nejauciet? Kas man jājauc? Nē. Mana meita dzīvo Iecavā. Nu, tad es braukšu uz Iecavu. Nu, tad lūdzu. Nu, bet jums nav nekāda iebilduma. Nē, nu, ja viņai nekas nav pretī, viņa pieaudz cilvēku. Es biju no sākuma prasīt atļauju mātei. Es atļauju. Jā? Ja viņa jūs pieņem, lūdzu. Nu, gan jau pieņēmis. Nu, tad lūdzu. Labi, es iešu. Lai jums veicas. Paldies, es iešu un paņemšu viņu. Jā. Jā. Es eju. Paldies. Halo? Labdien. Labdien. Šeit jums zvanu no izdevniecības Es un viņš. Vai jūs negribat, mēs jums nosūtīsim žurnālu Es un mans tampons? Halo? Halo? Jā. Kādu žurnālu? Es un mans tampons. Par ko tur būtu? Un tas tur ir sievietes, par viņu problēmām un tam līdzīgi. Nu, varētu paskatīties, ko es te rakstētu. Nu, labi, jūs adresīt varat. Ludzas rajons, Jā. skolotāja 5726. 57. Labi, paldies, būs jums. Jā? Labdien. Halo? Halo, jā. Jūs man dzirdat? Kas te? Jūs man dzirdat? Dziržu. Vai šis ir Ziemassvētku vecīšu palīgnams? Ko? Šis ir Ziemassvētku vecīšu palīgnams? Kas te zvana, nevaru saprast. Nu, jums no aģentūras balvi. Kai? No balvi aģentūras. Es gribēju uzzināt, vai šeit atrodas Ziemassvētku vecīšu palīgs. Ko tedu? Ziemassvētku vecīšu palīgs. Kāds palīgs? Vecīša. Nā, mēs jums nav. Nav? Nav, mēs jums. Ā. Nu, jā, tad Piesīgi. paldies, nodod viņam ziņu. Da? Labdien, vai santehnika? Man nestrādā F1 taustiņš. Nē, te ir dzīvoklis. Jā, bet man nestrādā F1 taustiņš. Vēltīgi varētu kaut kā salabot. Ja mums nav meistara, te nedzīvo meistara. Jā, bet man tai trubai vajag salabot. Tur visu ūdens tai garam un F1 taustiņš nestrādā. Ne, es nesaprotu, kur jūs zvanāt? No F1 studijai. www.f1. Nē, atvainojiet, tā ir dzīvoklis. Vai jums nekur nav meistars? Nē, Kur es viņu varētu satikt? nu to es gan nezinu. Vai jūs neko nesaprotat no F1 taustiņiem? Nē. Un no trubam arī neko? Es vispār nesaprotu, kas tas ir. Nu, tas ir tāds. Nē. Es varu, ka es varētu aiziet pie jums ciemos, pēc tam es jums varētu parādīt, možda jūs varbūt kaut ko saprotat. Es nesaprotu, es vispār nesaprotu, kas tas ir. Bet ja jums parādīšu, jūs jau uzreiz zināsiet. Nu, kas tas ir taustiņš, kas tas ir krieviski, jūs varat pateikt man? Knopka? Кнопка, от чего кнопка? Ну, компьютер. Ну, здесь у нас нет мастера, у меня тоже компьютер есть, но я не мастер, здесь нет мастера, здесь не живет мастер. О, Labdien. Lab. Man ir tāds jautājums, vai pie jums varētu iegādāties sadom mazo Kristu apģērbus? nu šogad vēl ne, varbūt nākamgad. Nē, bet es nopietni. Es nopietni arī saku, šogad vēl nepirkojam. Pagaidām tikai bērnu preci. Šis ir bērnpreču veikals. Jā. Bet jau man ir stīla māza izmēra augumā, viņai varētu tās bērnu drēbes. Varētu, jā. Līdz cik metram jums augumā ir cilvēkiem? 52. Un tad derēs. Kas jā? 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 Lūdzu, nošaujiet mani. Nu, kas te runāja? Lūdzu, nošaujiet mani.
makšķerēt. Vēlreiz? Mēs iesim brīdi makšķerēt, es ceru, esmu salasījis jau. Atliek vēl tikai laivu izīrēt. Nu, vecīt varētu, bet es nezinu, vai mēs par rītdienu vienojāmies. Ko tad? Par rītdienu mēs vienojāmies. Jā, par rītdienu. Es Jānis arī brauks. Jānis? Jā, viņš paņem savu draudzeni arī līdzi. Tad jau varētu. Kas man jāvelk un virsū? Nu, tad glābšanas vesti ir. Protams. Nu, rīt vajadzētu arī tās siltāks saģērbties, jo nezinu, kāds laiks jau varētu uznākt. Uz kurieni mēs braucam? Mēs brauksim uz Rāznas ezeru. Labi. Cikos izbraucam, kurā vietā jābūt? Es pie jums rīt iebraukšu 8 no rīta. Jūs būsiet? Labi. Labi, jā. Halo, Labdien. labdien. Vai tad mammiš arī mājās ir? Jā. Vecmāmiņā, nāc pie telefonu. Jā, Labdien. labdien. Jūs man varat aizvest līdz Dobels dzirnavniekam? Kā to sakarā? Nu, Dobels dzirnavnieks. Viņš Nu. nedzīvo Dobelē. Kam jūs zvaniet? Dobels dzirnavniekam. Es neesmu dzirnavnieks, te ir dzīvoklis. Jūs nepareizi kaut ko piezvanījāt. Bet jūs nezināt, kur viņš atrodas? Dzirnavnieks? Jā. Dzirnavnieks kaut kur Spodrības ielā, kur projās. Nu, vienkārši tas paciņas ir rakstīts Dobels dzirnavnieks, un es zinātu, kur viņš ir, vienkārši es nevaru saprast. Un tas, man liekas, ir Spodrības ielā viņš atrodās. Tas ir, kur brauc iekšā, liela, tur jau var redzēt no visā Dobelē, ka viņš tur pāri dzelzceļam ir. Aha. Liela māja, tur liels viss Tur tā var vienkārši šeit iekšā. kompleks. Nu, tur noteikti ir caurlaide. Bet viņš tur dzīvo, jā? Dzirnavnieks? Jā. Jā. Jā, nu, paldies. Labdien. Labdien. Vai šis ir intīm preču veikals? Ko lūdzu? Vai šis ir intīm preču veikals? Nu, jā, tas Man interesēja tāds jautājums, vai jums ir arī, sadomazohista apģērba, tur līdz arī nāk pātaks. Jā, būs, bet no lateksa nekas nebūs, viss būs tikai no ādas. Jā, tā svīst no ātri, kad viņu uzvelk. Kāda izmēra jums ir no vairāk? Ziniet, lateks vairāk svīst. Lateks vairāk svīst. Jā, bet viņš foršāk izskatās, bet, tur āda vispār, Un kāda izmēra jums ir? Jums ir gan vīriešiem, gan sievietēm viņi? Vajag atnākt mums skatīties, tā grūti pateikt. Tā grūti pateikt ir. Paldies. Lūdzu. Da? Labdien. Labdien. Vai jūs varat tagad runāt? Da. Šeit zvana Ezelīts IAIA. Zināt mani? To? Šeit zvana Ezelīts IAIA. Vai es varētu lūdzu Viniju pulku? Jā. Es pagaidīšu. Viņš ir mājās. Jā. Varat lūdzu viņu pasaukt? Kas? Varat lūdzu viņu pasaukt? Ой, а можно по-русски немножко? Я ничего не понимаю. Viņi pulk domā? Да, я слушаю.